Esmu svešais. Ir 2013. gads, 3. februāris. Esmu ieradies uz planētas Zeme. Tiešās koordinātes - Valūta pilsēta, kultūras centrs. Tūlīt sāksies konkurss Miss un Misters Baldi 2012. Esmu svešais. Esmu ieradies uz planētas Zeme. Tiešās koordinātes - Valūta pilsēta, kultūras centrs. Tūlīt sāksies konkurss Miss un Misters Baldi 2012. Esmu atsūtīts šeit novēlēt veiksmi, konkursantiem un patīkamu izklaidi publiku. Esmu gatavs uzdevuma izpildē. Sāku rituālu. Veiksmi konkursā. Patīkamu skatīšanos. Man jāiet.
Kas mums te tagad ir noticies? Tiešais ēteris pēc 40 sekundēm. No sākuma apsveicinies ar publiku. Ja? Tad nosauc žūriju. Mēs jau sākumā runājam, bet es domāju, ka žūrijas pārstāvjiem vārdu dos šajā tūrē. Jā, protams, piesaki ziedu salonu pie Zemītes. Tur meitenes ienesīs, ja? Un tad vienkārši piesaki nākamo sižetu, ja? Tikai pakomentē stihijas, ja? Galvenais smaidi, ja? Ja? Smaidi, ja? Un tā, 5, 4, 3, 2, 1, aiziet! Labvakar, cienījamās dāmas un kungi, Miss un Misters balva 2012. Svētku viesi, dalībnieki, žūrija un visi pārējie, kuri kaut kādā veidā šodien šeit ir nonākuši vai skatās mūs ar internetu starpniecību. Par internetu starpniecību es pastāstīšu nedaudz vēlāk. Man ir tas gods jau otro reizi vadīt konkursu balvos. Pirmo reizi tas notika 2004. gadā, kad man atgādināja šodien, toreiz tu sajauc, kurā pilsētā tu esi. Es teicu, ko tad es toreiz teicu? Tu teici, ka Bauskā. Es teicu, nē, tā nevar būt. Un tiešām es nezinu, kas man toreiz varbūt bija, bet es šodien skaidri zinu, ka es esmu balvos, un kad balvos atkal ir skaistāko meiteņu un puišu konkursu, un šodien mēs visu to kopā arī noskaidrosim. Man prieks, ka pēc šiem visiem gadiem konkurss ir nevis palicis mazāks, nenozīmīgāks UTT, bet gan lielāks, profesionālāks, kvalitatīvāks un arī skaistāks. Un es domāju, ka jau redzot koncerta konkursa atklāšanas priekšnesumu, jūs visu to varējāt novērtēt. Tā kā veltīsim lielus aplausus visiem tiem, kas šodien piedalās. Interesanti, ka pa šiem visiem gadiem veseli 2 balvu konkursa uzvarētāji ir kļuvuši arī par Latvijas mistera titula īpašniekiem. Un tie 2 puiši, viens ir Jānis Kamarovskis un Kaspars Romanovs. Ja viņi ir šeit, aplausu jums, puiši. Protams, ir bijis vēl daudz dažādu interesantu un skaistu notikumu, kas ir bijuši saistīti ar konkursu Miss un Misters balvi. Bet es domāju, ka šajā brīdī pareizāk būtu pievērsties šīs dienas pasākumam. Un kā jūs zinat, šodien par skaistākās meitenes un puišu titulu sacensties 5 meitenes un 5 puiši. Un ar katru no dalībniekiem mēs vakara gaitā jūs iepazīstināsim tuvāk, lai jūs redzat, cik viņi ir kustīgi, cik viņi ir izskatīgi, kā viņi prot runāt, ko viņi domā, un vai viņi ir tiesīgi visu atlikušo gadu saukties par Miss un Misters balviem 2012. Aplausi viņiem visiem 10 šajā brīdī. Šovakar dalībnieks vērtēsiet ne tikai jūs, skatītāji, un par to, kā notiks skatītāju simpātijas izvēles pastāstīšu nedaudz vēlāk, bet, protams, būs arī žūrija, un arī žūrijas komisija ir vēl pelnījusi siltus aplausus, un tāpēc tagad jūs iepazīstināšu ar visiem tiem gudrajiem prātiem un acīgajām, redzīgajām un zinošajām acīm, kuri noteiks labākos un izvirzīs uz, Latvijas konkursu. Viņi paši zina, kā notiek tālāk visa tā procedūra, kā var nonākt par Latvijas skaistākās meitenes titulu īpašnieci un arī tāpat puišiem. Jebkurā gadījumā pati galvenā žūrijas locekle ir Miss un Misters Latvija direktore Inta Fogelē. Tāpat žūrijas komisijā šovakar ir ekokosmētikas zīmola Essential Care ekskluzīvais pārstāvis Latvijā Aivars Lucijanovs. Dalībniekus un dalībnieces šodien vērtēs arī balvu novada domas priekšsēdētāja vietniece Ināra Ņikuļina. Producents un mūziķis Jānis Kļaviņš. Švārskop professional menedžere Rita Upeniece. Un
vīrietis, kurš pasaulē lielākajā vīriešu modeļu konkursā Manhunt International, kurš notika Bankokā, Taizemē, ieguva titulu Best Runway Model. Ivans ir nācis no vēsturiskā balvu novada, un pilnā vārdā ir Ivans Jestigņējevs. Ar visu lentu kaklā, jā. Jā, un visi žūrijas komisijas locekļi, protams, saņem ziedus no ziedu salona pie Zemītes, kur noteikti visi balvinieki pērk ziedus. Pareizi? Jā, aplausi pie Zemītes. Es esmu pienācis pie žūrijas galda un gribētu dot vārdu Balvu novada domas priekšsēdētāja vietniecei Inārai Ņikuļinai, tāpēc nokāpšu pie jums. Vai jūs atnāksiet pie manis? Nenāksiet? Labvakar visiem, visapkārt. Mēs esam beidzot sagaidījuši šo konkursu Miss un Misters balvi 2012, kuru patiešām visi ļoti gaidām, ne tikai jaunie, bet arī vecāka gada gājuma cilvēki un arī īpaši vecāki. Šodien šeit spoži prožektori, šodien šeit valdīs skaistums, daile, šodien šeit valdīs iznesīgums, elegance, bet rītdien būs atkal diena, vienkārši palieka diena. Un mans vēlējums, lai mūsu jauniešiem veicas, lai pēc šī skaistā pasākuma tā pelēkā diena arī liktos skaista, kopā ar ārējo skaistumu, pieliekot iekšējo skaistumu, esot par paraugu mūsu jauniešiem un par lielu gandarījumu viņu vecākiem. Es balvu nodomas vārdā un arī žūrijas komisijas vārdā visus sirsnīgi sveicu šajos skaistajos svētkos. Paldies! Paldies jums par sveicienu vārdiem, Ināra Ņikuļina. Kā jau pašā sākumā minēju, šīs dienas konkurss, koncerts, šovs, tā gribētos to īstenībā saukt, ir arī tiešraide. Un konkursa dalībnieku uzdevums bija šo tiešraidi krāšņot, papildināt un izdaļot ar dažādiem sižetiem, video materiāliem par dažādām aktuālām tēmām. Jūs visi skatītāji šeit zālē to visu redzēsiet klātienē, bet tie, kas šodien nav tikuši uz Balvu kultūras un atpūtas centru, to visu var darīt arī no mājām. Skatoties mūsu internetā šobrīd, jums ir tikai jāieiet mājaslapā, jūs varat aizsūtīt klusā mīziņu www.balvi.lv, kur var vērot tiešraidē konkursu šobrīd no kultūras centra. Un tiešraidi nodrošina Latgales televīzija, tā kā aplaus Latgales televīzijai, ka viņi šodien padomājuši arī par tiem, kas nevar būt šeit. Sākumā mēs vērojām konkursa dalībnieku sagatavotos National Geographic raidījumus par dabas tēmām. Sajūtām taču vēju un lietu un citas stihijas, bet kā jau parasti pēc 5:30, kad mēs ieslēdzam televizoru, sākas visādi seriāli. Pašmāju, meksikāņu, angļu un krievu. Un tāpēc arī šodien pulkstens ir kā reiz pēc 5 un laiks noskatīties seriālu, ko ir sagatavojuši mūsu konkursa dalībnieki. Tematika ir vienkārša. Es pat teiktu sižets, kas raksturo 3 frāzes. Sadzīve, kaislības un loģisks iznākums. Lūdzu, seriāls Bilde bildē. Like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say